Dāmas un kungi, aicināsim maestro Raimonds Pauls. Jā, paldies. Festivālu, man liekas, Latvijā ir tik daudz, kā tagad vispār nav bijuši nekad. Bet es domāju, ka zināmā mērā mums vajag piegriezt lielāku uzmanību tieši latviešu valodai, latviešu muzikai, jo tur parasti tā nostuma valoda dominē angļu valodu un tā tālāk. Es tos ļoti labi saprotu, bet negribētu zaudēt to, ko mēs esam sākuši darīt jau 60. un 70. gados. Un ne jau viss tur bija slikts, ja tā šodien paklausās. Dažas lietas tur diezgan arī pieņemams ir šodien. Es domāju, ka mums ir nopietni jādomā, kā virzīties tālāk, jo diemžēl šie Eirovīzijas pasākumi mums neko labi pagaidām nav devuši, bet es ceru, kad parādīsies jaunas zvaigznes, jauni talanti, un mēs tur arī iekļūsim tādā pirmā desmitniekā, kurā arī ir iekļūs mūsu tenisists, laikam Gulbis, ja? Cerēsim, ka aplaudēsim viņam, lai viņam veicās. Tas ir tā, es domāju, pirmo reizi izmēģināsim, kas tad tur notiks. Dzinteros, jā, šodien dabūt pilnu zāli, tas nemaz nav tik viegli. Skatīsimies, kā reaģēs uz to mūsu publiku, tālāk tā kā darbojamies, ja? Es jums novēlu panākums, ja? Diezgan aktīvi es visādā ziņā atbalstīju un pats arī piedalījos Latvijas radio Big Band radīšanā, kas tagad ir viens no labākiem profesionāliem džēza kolektīviem Latvijā, un kurš starp citām lieliem panākumiem uzstājās kopā ar ārzemju džēzistiem, tādu pasaules klases džēzistiem, un tad vasarā viņi atkal spēlēs. Tā ir tiešām lieliska vienība. Un nesen mums notikās pirmais tāds, ne pirmais, ir šis džēza vokalistu konkurss, kur pārliecinoši uzvaru pirmo reizi izcīnīja mūsu Latvijas pārstāvu Kristīna Praulīte. Lūdzu. Un varbūt mēs arī varam kaut ko varbūt nodemonstrēt, lai gan man nav ne ritmu grupas, nav ne big band, nekā es mēģināšu pats kaut kādā veidā pavadīt, jo arī Kristīnai es silti ieteicu, lai gan viņa lieliski dzied dabīgi amerikāņu repertuāru. Es teiktu, pamēģināsim arī mūsu dzimtajā valodā, kas nekādā ziņā nav piemērota džēzam, bet mēģināsim kaut kādā veidā to izdarīt. Kristīna Praulīte. Kad esmu viena, viss kļūst mani bailes. Kad esmu viena, ledus lūst. Kad esmu viena, upes jūst. Bet kad tu esi pie manis klāt, tad man ir grūti parunāt, jo tu man esi viss, jā, viss, kā zeme un kā debesī. Kad esmu viena, ledus parunāt.
manis klāt, tad man ir grūti parunāt, jo tu man esi viss, jā, viss. Kā zeme un kā vienkārši pavisam vienu jaunu numuru izmēģināt, kas gan tiek gatavots rudenī priekš koncerta. Es tur, tāda pavisam vienkārši dziesmiņā. satikās, un viens otram patikās. Baltam šitam viss ir balts, melnajam, ka tumšums sauc. Ko nu darīt, kā nu būt, sirds jau nedomā virgu. Melns ar baltu satikās, un viens otram patikās. Melns ar baltu satikās, un viens otram patikās. Baltam šitam viss ir balts, melnajam, ka tumšums sauc. Ko nu darīt, kā nu būt,
skats jauns projekts, un tas saucās tā. Raimonds Pauls goes reggae. Maestro, jūs kaut ko par to zināt, jā? Varbūt mazliet pāris vārdus par mailiem. Nu jā, tas ir interesanti. Man vien zvanīja, mēs nākot paklausīties, jo to pēc tam viņš nav pieredzēts Rīgā. Es aizbraucu uz studiju pie viņu, un tur sēdēja 4 zēnu skaidrs, ka tie no Jamaikas. Iziet ārā. Nē, nu jā, viņi iziet ārā, tad laikam zālīt, nāk atpakaļ. Bet viss tā viņu uzvedību, viss tas bija tāda pilnīgi tu jūt to regēja rītu, ka viņiem tā nav nekāda problēma, tas viņam viss ir asinis. Un tad parādīja to man ierakstu. Viņas ar citu arī piedalīsies. Laikam manā tanī programmā tanī vakarā. Es varu iedomāties, kas tas būs pa paskat. Viss tas to kopā. Un parādīja to man veco dziesmi, no kuras es sapratu, ka tā ir manējā, par cik dažās vārdos parādījās. Tas ir dziesmas parādījās viņu izrunā Zilais karkunkuls, ko viņam lielām grūtībām dabīgi izrunāja. Vienīgais, kas tur latviski laikam arī bija. Un to maildiņu atzīmēt, bet visādā ziņā to ir patīkam klausīties, ja tā ir tāda mūzika, kas faktiski ir jādējot, jālaik tā līdz un tā tālāk. Nu, Jamaika ir Jamaika, vai ne? Jā. Tā kā viņi māk skriet, viņi māk dziedāt arī. 21. augusts. Tātad 21. augusts, pirmā festivāla diena, Soņa Bišopa grupa Indikā ar projektu Raimonds Pauls goes reggae. Kristīna Brauliņa, grupa Raimonda Macata vadībā un pie klavieriem, protams, maestro Raimonds Pauls. Big Bang piedāvā populārās mūzikas festivāls Latvijas Pērles. Dzintaru koncertzālē no 21. līdz 24. augustam. 4 vasaras vakari ar lieliskās Olgas Rēckas, drauga Mārtiņa Freimaņa, divas Laimas Vaikules un maestro Raimonda Paula mūziku un uzstāšanos. Latvijas Pērles. Personības, ar ko lepojamies. Mūzika, par ko priecājamies. Ģenerālsponsors Big Bang.